Un kad šie bērni atver šīs kastes, tu nekad nebūsi redzējis tik tīru prieku, tik daudz smaidu, un bērni kļūst vienkārši mežonīgi un traki. Tas ir neaprakstāmi, vērot bērnus, kad viņi pirmo reizi atver šīs kastes, un redzēt viņu sejas, tas ir apbrīnojami. Jo Dievs lieto vienkārši kurpju kasti, lai atnestu tik daudz prieka. Tas ir apbrīnojami redzēt bērnus sejas, kādā viņi ir sajūsmā, kad viņi atver dāvanu kastes pašu pirmo reizi. Kas veido šo dāvanu vairāk nekā dāvana? Tā ir vēsts, kas nāk kopā ar dāvanu. Tā ir iespēja bērniem dzirdēt evaņģēliju par Jēzu Kristu. Tā ir vislabākā dāvana no visiem, kļūstot daļai no Dieva ģimenes. Paldies, mēs esam ļoti priecīgi, lai Dievs jūs svētī. Šie cilvēki, kas aiz muguras, viņi ir veltījuši savu laiku, ģimenes ir devušas dāvanu kastes, entuziasmu, emocijas un satraukumu. Mēs esam pateicīgi visiem brīvprātīgiem, bez kuriem mēs to nepaveiktu. Viņi ir kalpošanas sirds, un pateicoties viņiem daudz bērni arī es pieņēmām Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju. Vairāk par visu bērniem ir vajadzīga mīlestība, cerība un ticība Dievam. Katra kurpja kaste ir iespēja dalīties savā ticībā. Mēs pateicamies par šo jūsu kalpošanu, ka jūs izmantojat kurpju kastes, ar kurām visā pasaulē var dalīties ar evaņģēliju par Jēzu Kristu. Tas sākās ar vienkārši dāvanu kasti, un no turienes tās ienāca visā pasaulē un tiek dots katram bērnam. Tas var būt furgons vai autobus, taksometra jumts, kamieļi un ēzelīši, kanāja laivas pāri upēm, viss iespējamais, lai šīs dāvanas nonāktu bērnu rokās. Un tas ir tikai sākums. Pēc tam, kad bērni saņem grāmatas, viņi iziet 12 stundu mācekļu kursu. Un tad šie bērni uztic savas dzīves Jēzum Kristum. Viņi dalās ticībā arī ar citiem bērniem. Kad bērni pabeidz vislielākā ceļojuma mācības, notiek izlaidums un viņi saņem certifikātu un bībeles savā valodā. Ekvadora. Mani sauc Romina Alejandra, un man ļoti patīk zīmēt un gatavot. Kādu dienu es gribēju zīmēt ar flomāsteriem, un prasīju mammai, vai viņa nevar tos man nopirkt. Viņa teica nē, jo mums nav naudiņas. Šodien mēs saņēmām dāvanu kastes. Un, kad es atvēru savu kastīti, es ieraudzīju tajā flomāsteres. Es biju ļoti pārsteigta. Es iemācījos par Dievu caur kastīti, un šodien es lūdzu, lai Jēzus ienāk manā sirsniņā. Esmu ļoti pateicīga ikvienam, Dievam un jums visiem, kas sagādāja man šo dāvanu kastīti. Šī kastīte dod iespēju redzēt smaidus bērnu sejās, un tā dod iespēju uzzināt vairāk par Jēzu. Tā dod iespēju kļūt par mācekļiem un veidot mācekļus tālāk. Viņi trenējas un ir aprīkoti, lai dalītos ticībā ar citiem, un bieži vietās, kur nav sasniegts cilvēku grupas, Bībele saka, ka nu ir pienācis laiks. Mēs esam redzējuši, kā tiek veidotas baznīcas, esam redzējuši, kā izmainās cilvēku dzīves. Misija, kas saucas operācija Ziemassvētku bērns, nekad nemainās. Bērni nāk pie Jēzus, un tie nes tālāk evaņģēliju līdz pasaules galam. Tas ir neticami. Miljoniem bērnu visā pasaulē ietekmē šī vienkāršā kurpju kastes dāvana. Viena kaste spēja aizsniegt ne tikai bērnu, bet visu viņu ģimeni. Tāpēc mums jāturpina veidot šīs dāvanu kastes un jālūdz Dievs par šiem bērniem, lai Dievs to izmanto ļoti īpašā veidā. Paldies, ka esiet daļa no tā visa, lai Dievs jūs svētī.